3-4. Mobilā reportāža no likteņdārza. Labrīt! Pastāstiet, kam un kāpēc radās ideja veidot likteņdārzu? Ideja veidot likteņdārzu radās vienam kungam no, viņu sauc Vilis Vītols. Tā ideja radās apmēram pirms 7 vai 8 gadiem, kad viņš šeit Koknes novadā ieraudzīja vienu lielu salu, kas mēs šobrīd atrodamies. Šī sala ir 33 hektāru liela. Viņam radās ideja uz šīs salas izveidot piemiņas vietu. Un viņš uzrunāja Koknes pašvaldību, piedāvāja šādu piemiņas vietu Koknesē izveidot. Koknes pašvaldība piekrita, un tā sākās likteņdārza veitošana. Kas par šiem gadiem ir padarīts? Es saprotu, ka jūs tur dosieties ekskursijā, varēsiet paši novērtēt, kas tur ir izdarīts un kas vēl jāizdara. Jā. Šeit man aiz muguras ir izvietots projekta skicis, var redzēt, kādu dārstu ir iecerēts, jā, tur jūs arī varat uzfilmēt, pēc tam redzēt, salīdzināt ar to, ko jūs redzēsiet, kas ir izdarīts. Man liekas, ka dārsts šobrīd ir apmēram pusē uzbūvēts, jā, vēl daudz darba jādara ir, jo ir tāds plāns likteņdārzu pabeigt līdz Latvijas 100 gadu jubileju. Tātad līdz 2018. gada 18. novembrī. Un tad tas ir tā kā viena liela dāvana no visiem mums. Jūs ar šodien esat atraduši akmeņus un ziedojat naudiņu, tāpēc visi mēs kopā veidojam šo dārzu kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubileju. Vai Latvijas cilvēki ir atsaucīgi likteņdārza veidošanai? Jā, Latvijas cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Latvijas cilvēkiem ļoti patīk šī ideja, kad viņi visi kopā ar savām rokām, ar saviem ziedojumiem var veidot vienu ļoti skaistu dārzu. Vai jums atbalsts arī ir no ārzemes tautām? Jā, aizvien vairāk, katru vasaru aizvien vairāk mēs sastopam šeit cilvēks no ārzemēm. Viņi brauc un skatās un vietējie cilvēki ved ciemiņus uz likteņdārzu, rāda, kā kopā šīs veidos viens skaists dārzs. Ar citu dārza ainavas autors ir viens slavens Japāņu ainavu arhitekts, tā kā šis dārzs būs ļoti skaists, jo šis ainavas arhitekts ir profesionāls mākslinieks, ja viņam visā pasaulē ir skaisti dārzi un būs arī Latvijā. Gricānu vidusskola pagājušajā mācību gadā aicināja arī pie skolas atstāt pelēkos laukakmeņus. Pavisam savācām 109 akmeņus. Šodien ar pagasta autobusu ekskursijas laikā atvedām 31 akmeni. Kur šie akmeņi tiks izmantoti? Liels paldies, ka jūs tik daudz akmeņu savācāt. Ja katra skola būtu tik daudz akmeņu savākusi un atvedusi, tad pelēkais caurvietas, kā saucās šis akmeņu krāvums, kas būs jāizveido no šiem akmeņiem, jau būtu diezgan pelēks. Ja? Tāpēc es aicinu arī pārējās skolas, kas redzēja šo interviju, ja, lai arī pārējie ved tikpat čakli kā jūs. Un kā jūs minēja, šie akmeņi tiks novietoti amfiteātrī, tas ir dārza galvenā daļa. Un amfiteātrī ir viena tāda vieta, kas saucās pelēkais caurvietas, tas ir tāds akmeņu uzbērums, ja, kas simbolizēs pagājušā gadsimtā Latvijai gudušos cilvēkus. Ja. Un šie akmeņi būs arī šie piemiņas akmeņi, kā tiks novietoti. To starpā būs arī jūsu atrasti akmeņi. Cik laukakmeņi jau ir savākti? Ja nemaldos, šobrīd ir apmēram 5000, ja nemaldos, apmēram, jā, bet vispār vajadzīgs ir 100,000 akmeņu, ļoti daudz vajadzīgāk. Kas vēl ir jāpaveic? Vēl ir jāuzbēr 2 kalni, vēl ir jāuzbūvē daudzfunkcionālā ēka, 160 metru garumā ar uzēju uz jumta, jāpabeidz amfiteātris. Novembrī šajā rudenī tiks pabeigts skatu terase. Aicinu visus apskatīties novembrī, atbrauc uz likteņdārzu, apskatīties, kāda izskatās skatu terase pie Daugavas ar skatu uz Pilsdrupām un uz upi. Ja? Tā kā ļoti biežāk.